Nedaudz papriecājamies par pagājušajā sērijā radīto skaistumu un nogruntējam to visu ar epoksīda grunti, lai viss ir balts un skaists. Tad nedaudz aizmetinam garām palaistos caurumiņus, izmantojot kā palīgu kapara caurulīti. Šādi izskatās jau, kad viss ir skaists, sagruntēts un principā gatavs. Šī ir nākamā vieta, kurai ķeramies klāt. Kā redziet, bagažnieka grīda un arī lonžerons ir stipri korodējis līdz reāliem caurumiem, līdz nepazīšanai. Kā arī taisīsim šo te izpūtēju kronšteinu, jo tas arī ir korodējis. Pagriežam mūsu grilu ērtākā pozīcijā, noslīpējam rūsas, atskrūvējam to, kas ir noskrūvējams. Redziet, ka rūsa pilnīgi birst klučiem nost, kad ar āmurīti tiek paklapēts. Turpinam atslīpēt mūsu metinājuma vietas, lai viņas varētu labi saraudzīt un viegli atsist un izurbt. Tad, kad viss mums ir skaisti atzīmēts un ar punkciti sasists, tad mēs ņemam mūsu urbi svaigi uzasinātu un urbjam nost katru metinājuma vietu. Ejot uz riņķi metinājumu pa metinājumam, pacietīgi izmantojot ik pa laikam nedaudz kaltiņu, lai atspiestu detaļu nost, mēs viņu visbeidzot dabonam nost.